Labdien! Šodien mēs esam Eurosatory 2026. Tā ir lielākā militārā izstāde Eiropā. Pastāstīšu, kas jauns. Šeit ir gan kas lido, gan kas peld, gan kas šauj. Lielākās kompānijas rāda savus jaunākos izstrādājumus. Iesim paskatīsimies, kas jauns tirgu. Šeit atrodas arī Latvijas paviljons, kurī varam redzēt daudzas kompānijas, kas arī sāk specializēties jūras dronos. Arī var redzēt dažāda veida dronus un arī pārķērēju dronus. Ļoti aktuāla tēma īstenībā ir raķetes un balistiskās raķetes. Un šeit arī dažas kompānijas, kas pārstāv milzīgas raķetes. Ir arī maziņi tanki, bet mēs meklēsim lielos. Viens no lielākiem standiem un pašās halles vidū atrodas Francijas armijas stands. Viņi parāda visu tehniku, kas viņiem ir. Pasīsimies, kas Franču armijā ir. Šeit arī piedalās ne tikai uzņēmumi, kas pārdod ieročus un pārējās militārai industrijai nepieciešamās lietas, bet arī ir metāla apstrādes uzņēmumi un dažādi uzņēmumi, kas taisa dažādas detaļas priekš lielām tehnikām. Viens no lielākiem paviljoniem ir arī pašai Amerikas Savienotām valstīm, kur pārstāv jaunākās tehnoloģijas. Daļa ekspozīcija atrodas ārā. Šodien būs karsti, ārā būs 35 grādi un jau rīts ir iekars. Tā kā temperatūra pieaug, var redzēt smago tehniku, kas izvietot.